Tu zināsi, ja šī ziņa ir priekš tevis. Ir cilvēki no tavas pagātnes, pašreizējie cilvēki un cilvēki, ko satiksi vēlāk. Viņi visi gaidīs tevi pie finiša līnijas, jo viņi redz, kur tu dodies, jo tu neesi vidēja persona. Viņi zin, ka ieej panākumos. Viņi zin, ka viss, kas viņiem jādara, jāgaida tevi pie finiša līnijas, un teiks tev, ka viņi tev ticēja visu šo laiku, un ka priecājās par tevi, smaidīs tev. Viņu smaids būs starojošs un pārliecinošs, tāpēc uzmanies un atceries, kas ar tevi visu šo laiku bija šajā ceļojumā. Tikai Dievs un tu, bet neviens cilvēks tur nebija ar tevi. Kādi redzēja, ka esi iestrēgusi un nevēlējās padot palīdzīgu roku, bet kad laiks atnāks, viņi izstieps savas rokas, lai nomaksā viņu rēķinus, un kad tu atteiksi, viņu smaidi paliks drūmi un runās sliktu par tevi. Teiks, ko tu iedomājies, kas tu esi? Viņi domās, ka ir labāki par tevi. Tu pieliki pūles, bet viņi to nedarīja. Izniekoja laiku, aprunāja un tagad vēlas nākt iekšā un ņemt no tevis, it kā tu būtu parādā viņiem. Tu slavēji Dievu, tu neesi viņiem parādā panākumus, kuros ieeji. Viņi domā, ka var paņemt to, kas pieder tev, bet nē.